Kopš neatkarības atjaunošanas, jau ir pagājuši 34 gadi. 34 gadi, tas ir daudz vai maz. Priekš cilvēku mūža tas ir daudz. Priekš valsts netik ļoti. Bet šajos 34 gados esam saglabājuši savas galvenās vērtības. Savu valsts valodu, brīvas vēlēšanas, neatkarības mēdījus, spēju pulcēties, reliģisko brīvību. Mēs esam brīvi. Ne visur Eiropā šobrīd tas ir pašsaprotams. Un katram no mums ir vara veidot savu valsti tādu, kādā mēs vēlamies dzīvot. Tā mums ir dota, un tā mums būtu jāizmanto. Un mums katram jāizdara, kādas vērtības savā zemē stādīt. Vai melus, vai godīgumu, vai laušanos, vai strādīgumu. Tāpēc aicināšu katru tik vienu no mums attīstīt sevi pozitīvās un gaišās lietas, lai mums būtu prieks dzīvot Latvijā, mums būtu daudz pozitīvu labu cilvēku. Saules mūžu Latvijai, Dievs svētī Latviju. Sagaidot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, es aicinu visus šajos svētkos gan arī ikdienā atcerēties un atgādināt viens otram, ka atbildība par Latviju sākas no katra no mums. Mana Latvija, mana atbildība. Tam vajadzētu kļūt par ikdienu. Mums katram vajadzētu ikdienā dalīties ar šo. Mācīties, strādāt un svinēt. Paldies un priecīgu Latvijas Republikas atjaunošanas dienu. Daudz laimes! Un, lai tas sāpības nebūtu, šodien mēs ļoti labi, ļoti tieši, fiziski tieši jūtam, ko nozīmē, ja kādam nepatīk tas, kā tavas valsts teritorija ir tikai tavas valsts teritorija. Ja?
lielākais gudrums. Arī cilvēks tiecas pēc neatkarības un patstāvības. Bet tā kā katra valsts un tauta nevar dzīvot bez citām valstīm un tautām, arī cilvēks uz pasaules nevar dzīvot viens pats. Vai tu esi tas, ar ko grib sadarboties citi cilvēki? Vai tu jau tagad dari visvairāk, lai būtu savā labākajā formā? Un ko dzīvē tu gribi sasniegt? Tu vienmēr būsi mums tas ceļš, kas kopā ejams. Nekādi vēji nespēs muguras mums liekt. Caur priekiem pētām. Mūsu māksliniecei Esterei, īpaši paldies mūsu viesiem. Un novēlos visiem gājušus svētkus.